augstākā izglītības mācību iestāde Latvijā. Pašreizējā situācijā mums ir oficiāli akreditēta augstskola uz beztermiņu, tā kā tas mums Latvijā ir pieņemts, un ar 3 akreditētām programmām. Viena ir uzņēmējdarbības, tad ir tiesību zinātņu, kuras gatavo juriskonsultus, un trešā ir tulkotāja programma, kas gan pēdējā laikā ir kļuvusi nedaudz nepopulārāk, tāpēc, ka ja bija tāds laiks, kad valodas zinātājs tika uztverts kā kaut kas ļoti tādā svarīga persona un ar lielām perspektīvām, tad tagad valodas zināšanas jau praktiski ir vajadzīgas jebkurā specialitātē, un viņas ir jāpieskaņo pie konkrētas specialitātes. Tāpēc ar mūsu tulka un tulkotāji, kur mums jau bija tas, zinām mērā, tāds jau pieredze iegūta viņa gatavošanā, tagad tiek vairāk orientēta uz to, ka viņi būs kā papildus apmācība pie uzņēmēja darbības un pie tiesības zinātnes. Bez tam es gribētu teikt, ka šī augstskola pašreizajā momentā ir viena no nelielām privātajām augstskolām ar īpatnībām, kas ir šādām mazajām augstskolām, ka students šeit, zināmā mērā, tā mājīgi ģimeniskie jūtās, un viņš jūt blakus sev apkārt esošos. Tā, piemēram, jurists jūt blakus esošos uzņēmējdarbības programmas students, un līdz ar to var arī pieteikties kursos, kas ir viņu programmās, kā papildus apmācība pie tiesību zinātnē. Un otrādi uzņēmējdarbības specializējušies var pieteikties uz tiesību zinātņu, uz juridiskiem ciešiem kursiem. Un līdz ar to ir izveidoties speciālists, kas ir pietiekoši labs abās šajās lietās. Jo man liekas, ka katrs saprot, ka uzņēmējdarbības bez tiesību zinātnes nav iespējama, un tiesību zinātnes bez praktiskā mērķa veikt savu kaut kādu praktisku darbību un būt panākums kā uzņēmējdarbībā arī nav tas perspektīvākais. Sociālo tehnoloģiju augstskola tā ir augsta izglītības kvalitāte, ko apstiprina arī starptautiski eksperti, un vispieņemamākās maksas par studijām. Sociālo tehnoloģiju augstskolas studiju programmas izstrādātas izmantojot labāko Eiropas augstskolu pieredzi. Augstskolas absolventi ir pieprasīti Latvijas, Eiropas un citu valstu darba tirgos. Mēs pašlaik atrodamies Rīgā izdevīgākā vietā, nekā mēs bijām līdz šim, esam tuvāk centram, un tas arī atstāja zinām iespēju uz studentiem, kuri saka, ka tādā gadījumā es varētu jūsu pakalpojumus izmantot. Bezdelīgi ielai numurs 12, un tā ir mūsu ēka. Viņu atrast var diezgan viegli, ja kāds zina, kur ir veikals Olimpija Ķipsalā, tad turpat pa Zunda kanālu pretī otrā pusē pret Olimpijai esam mēs. Olimpijā var paēst pusdienas, un pēc tam jānāk pie mums vai otrādi. Kā jau minēts, tad augstskolas studentiem ar darbu problēmu nav. Taču, protams, te tiek nodrošinātas arī prakses vietas. Mēs veidojam tādu ļoti elastīgu sistēmu. Lielākā daļa mūsu studenti ir jau strādājošie, kaut kur strādā, un tur, kur viņi strādā tajās firmās, un tajos virzienos, kuros viņi arī šeit studē, tad viņu darbs tajā firmā faktiski ir saskaņojams ar to viņu mācību plānu, un līdz ar to viņi savus diplomu un tur attiecīgos kvalifikācijas darbus gatavo uz šiem materiāliem. Bet es gribēju vēl atzīmēt šos pārnākušies pie mums studentus, vēl vienu tādu lielu grupu, kas veidojās ar vienu lielāku, bet pie mums viņa vēl līdz šim ir bijis, tie ir koledžu beidzēji. Jo pašlaik ir diezgan daudz koledžas Latvijā izveidojušās, kuras piedāvā parasti 2-gadīgās izglītību, pēc kura students bieži vien jūt, ka tas ar 2 gadi ir bijuši pa maz. Tātad Sociālo tehnoloģiju augstskola tā ir augsti kvalificēta speciālistu sagatavošana mazā un vidējā biznesa vadības jomā atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.